nevajag un pēkšņi vajag. Kūlenis FM. Protams, vajag parunāt par jaunu mūziku, un tā mēs gandrīz katru rītu, un arī šis rīts nav izņēmums. Jā, mums te pretim sēž ļoti smaidīgs, ļoti košs, kā pavasara vēstnesis 5. februārī. Tas ir Emīls no grupas Willow Farm. Emīl, labrīt! Labrīt, Kuldīgi, labrīt, Kurzeme. Prieks tevi satikt jau atkal. Es tagad neatceros, vai mēs tikāmies jau vecajā studijā vai jau jaunajā. Mēs pirms tam ar jūsu kolēģiem apspriedām šo jautājumu. Mēs tikāmies vecajā studijā pirms gandrīz gada, kad es te paviesojos kopā ar ansambli Noslēpums. Jā, arī bija tāda lieta. Tad drīz Noslēpums atkal brauks, un tad jūs kopā varēsiet. Tas arī nav noslēpums. Mēs te varētu dažādas sadarbības, un mēs jau te kacinam tevi, Emīl, pārvākties pie mums uz Kuldīgu, tomēr Kurzemes sirdī. Mēs tā varam aiz rociņas izvest pastaigā, pēc tam pa pilsētu, noiet pa Liepājas ielu, un tad, vienā šķērsielē paskaidrs, cik te skaisti, cik tur skaisti, un te tāda kafejnīca. Jūs varat man īpaši pat nekārdināt, jo Kuldīga man vienmēr bijusi ļoti mīļa un ļoti simpātiska, un man tiešām liekas, ka tā ir tāda kā Kurzemes sirds, no tā viedokļa, ka atrodas pašā viducī. Bet saprotiet arī man tā Liepāja, kurā es esmu nodzīvojis. Tev atkal pūš visu laiku, un tas prasās. Man prasās tā pieeja pie jūras. Tas laikam ir tas būtiskākais, kas man ir vajadzīgs. Nav tik ilgi līdz Jūrkalnei, iekāp mašīnā, pat nepārkāpjot nekādas noteikumus, 35 minūtes. Tik cik paspēt aizdomāties par to, kur tu brauc un viss, un tu jau esi pie jūras. Ziniet, kā ir? Es nekad nesaku nekad, jo sazinu, kā tā dzīve sagrozās. Bet paldies, ka uzaicinājāt. Nav jau gluži tā, ka mums būtu kaut kāds dzīvoklis, ko pārdot, un te uzreiz te ievilināt. Bet tā izklausās. Mēs te vairāk uz to pusi esam mākleri. Aizsvilpušies. Bet labi, Emīl, kas gada laikā ir noticis tāds nozīmīgs tavā dzīvē? Gadu laikā, pēdējo gadu mēs runāšu par to savu dzīves aspektu, kas saistās ar grupu Willow Farm. Jā, aizkadrā varam arī par citiem aspektiem parunāt. Bet to atstāsim aizkadram. Ar ansamblu Willow Farm ir tā, ka mēs čaklē esam pastrādājuši pie jauna albuma ierakstīšanas, un tas mums jau būs 6. studijas albums, un ir nosprausts gala mērķis, ka šim albumam jātop izdotam šī gada maijā sākumā. Mums ir atlicis salikt pēdējos tādus pieturas punktiņus vai punktiņus uz i. Šī albuma muzikāli radošajā sadaļā ir dažām dziesmām vēl šis un tas jāiedzied un jāiespēlē, bet principā mums tā kā ir skaidrs, kas tur būs, un lielos vilcienos darbs ir galā. Un attiecīgi mēs mēģinot sagatavot klausītāju tam, ka Willow Farm joprojām vēl ir dzīvi un joprojām vēl spēlē un skan, sākam tā kā iepazīstināt ar dažādiem elementiem no šī albuma, un viens no tiem elementiem ir mūsu jaunā dziesma, kuru mēs šobrīd tā kā visiem mēģinām pēc iespējas parādīt un iesniegt novērtēšanai. Jā, jūs tāds mazos tīzerīšus albumam izdodat, vai ne šobrīd? Singli jau būtībā tādi arī ir. Singli, kas tiek izdoti, ir tā kā ar mērķi iekārdināt klausītāju, lai viņš pēc tam būtu gatavs vismaz noklausīties. Mūsdienās nopirkt jau tas tā īsti vairs nedarbojas, bet vismaz noklausīties. Nostraumēt veselu albumu. Straumēt, tas ir atkal vārds, kas ir aktuāls šajā gada sākumā ļoti īpaši. Kaut kur laisties straumē un plūst pa straumi, tas ir ļoti, ļoti trendīgi. Šobrīd ļoti. Bet, Emīl, tavs singls Var Vitriols, jūsu singls, jāsaka tā, man nosniedz tāds jauns zināšanas arī, jo man gribējās tomēr būt pārliecinātai, vai es saprotu pareizi šī vārda nozīmi, un jūsu dziesma varētu pārsaukt arī šādi, ja mēs tikai nosaukt to par vitriolu, kā smago metālu, divlādiņu jonu sulfātu kristālhidrāts. Šis varētu aiziet, varbūt. Redz, es negribu teikt, ka tas bija galvenais mērķis šīs dziesmas sarakstīšanā, bet
viens no tādiem uzdevumiem, kas laika gaitā ir izkristalizējies, varētu būt tas, ka mēs varētu vārdu vitriols vai vārdu salikumu vara vitriols padarīt par googlētāko vārdu Latvijā vismaz kaut kādā šajā mēnesī, teiksim, bet februārī. Tas uzmanību pievērš, un man lika, un es saprotu, tas varu sulfāts, un tur vairāk cilvēki, kur dārzā, kuriem zaļie pirkstiņi, tur vairāk sapratīs, par ko ir runa. Un es pieļauju, ka tie ir vidējās un vecākās paaudzes cilvēki, kas šo saprot, jo mūsdienās viņu izmanto dārzkopībā, bet tas ir tāds, jāsaka, veco laiku tradicionālais līdzeklis dārzu dezinfekcijai, mēslošanai, uzkopšanai, kaitēkļu aizbaidīšanai un tā tālāk. Bet tur ir kaut kāds tāds tas dīvains nostalģijas, turklāt tādas ironiskas nostalģijas, pašironiskas nostalģijas mikslis par kaut kādiem aizgājušajiem vecajiem laikiem, kur iespējams būtu visas problēmas atrisināt ar to, ka mēs visi noklājam ar zilā krāsā mirdzošu mēslojumu, un tad beigās nav nekādu problēmu. Nav ne kaitēkļu, nav ne rētaudu, nekā nav. Viss ir tā smuki noklāts, viņš lēnām sasūksies iekšā, un visas problēmas būs atrisinātas. Tad, kad viss ir mēslojumā, tad viss ir mēslojumā. Viss tā izlīdzinās. Viss ir kārtībā. Bet tas arī tādu, es te saskatu mazliet ar to pašironiju un tādu gremdēšanos, tas tāda īsta latvieša, kodā iekodēts. Jo saka, ka latvietim pienāk agrāk vai vēlāk pienāk tas vecums vai tas brīdis, kad rokas velk zemē iekšā, ka vajag parušināties, kaut kādu dārziņu vajag, kungiem varbūt vai kādā traktorā iekāpt, dāmām kādu vismaz daļu dārziņu ierīkot, arī kaut kāda daļa no šīs domas šajā visā ir iekšā. Iespējams, tas ir vēl viens nākamais plāns, kuru mēs varētu tā kā atklāt. Tas ir nākamais albums. Nākamais slānis šai dziesmai, kur mēs, jo tur, zini, kā ir ar dziesmām un ar tekstiem. Man tie teksti vienmēr ir likušies mīļi un svarīgi, bet man viņus arvien mazāk gribas kādam, baigi tā kā skaidrot, kas tur ir iekšā, jo katrs pats var atrast, ko gribēs. Cits dziesmā saklausīs rindiņu par zvanu no Houstonas, uzreiz atcerās amerikāņu Hollywoods films par kosmosu, kur ir rindiņas Houstona, mums ir problēma. Jā, tur, nezinu, Apollo 13 ar Tomu Hanksu. Tas pīkšs uzreiz pīkšs. Jā. Citam tur būs kaut kādas atsauces vēl uz par pasakām, kuras mēs tur apspēlējam par nopučoto vārdu, kur tā arī nespēja pārvērsties par princesi. Visādas tādas, tādi kultūra citāti, tādas druskas, kuras mums patīk samaisīt savā kaut kādā virumā, un pēc tam ļaut klausītājiem katram pašam sagaršot to, kas tur ir sanācis. Citam patiks tā konkrētā detaļa, citam kaut kas cits, citam patiks tā teksta rindiņa, kur ir akmeņš šķērs papīrīts, jo tas ir kaut kas ļoti pazīstams. Jā, tas, ar ko tu rezonē. Tāpēc man šī dziesma un tie ietvertie zemteksti tajā mazliet atgādina vakardienas Lielā Kristapa ceremoniju. Tu zināsi, sapratīs, bet liekus paskaidrojums tur neieviesīs neviens. Tur vienkārši tiešām balstoties uz tavu pieredzi, to informatīvo telpu, tas tev liks arī tā rezonēt un pasmaidīt. Jā, jo tam jokam beigās tas konteksts esi tu pats, to, ko tu saprati vai tu nesaprati. Tu zināji, kurš tas ir un kāpēc viņš tā teica vai ko viņš darīja. Un joku paskaidrot ir reizes, kad bet lielākoties jau nav vērts, vai nu tā mazā ironijas drupačiņa trāpa tajā auditorijā. Un tur ļoti labi varēja, par Lielo Kristapu runājot, ļoti labi varēja redzēt, kurai auditorijas daļai, kurā brīdī, kurš joks, kā saka, nostrādāt, cits tur uz dzelzīti atsācās, cits uz vēl kaut kādām citām lietām, kaut kādiem tādiem maziem sīkiem ironiskiem krikumiņiem. Citam likās, ka, par tādām lietām taču nevajag jokot. Arī tas ir viedoklis un nav tāda nepareiza, bet mēs te līdzīgi atsaucamies uz to pašu. Man liekas, vissliktākās komēdijas ir tās, kurās fonā ir tas smiekla celiņš. Ja nav tik smieklīgi, tad nav tik smieklīgi. Tur ir vesela kino vēsturniekiem jāprasa sīkāk, kā ir radusies šī te iecer, bet laikam ja es pareizi atceros, tad tas sākums ir tāds, ka viņus filmēja patiešām tā kā dzīvajā, un dzīvajā arī translēja, tur sēdēja dzīvā auditorija, kas smējās. Viņi filmēja to vienu sēriju, rādīja arī tā kā tiešraidē un dzīvējā laida gaisā, jo nebija, katru dienu bija jauna sērija.
Labi, no kino atpakaļ pie mūzikas, pie jūsu mūzikas, pie Vilofarm, un tā mēs par kino, mēs, man teiks, vēl stundu varētu aizrunāties. Un ne tikai par kino. Jā, mēs vairāk par to noslēgumu, par to, kas jau ir šeit gandrīz sataustāms, saklausāms, bet kā līdz tam tikāt, līdz varu vitriolam? Nu, tur bija patīkama ironija. Es atgriezos pie sadarbības ar mūsu ilgadējo draugu un dziesmu tekstu autoru Ingu Bērziņu. Ingus kādreiz bija rakstījis arī Donam Prātvētrai un kam tur vēl, un tagad tā kā tos tekstus drusku palicis malā, bet es biju mazliet iestrēdzis ar vārdiņu sarakstīšanu šai konkrētajai dziesmai. Un viņš labprāt nāca palīgā, bet teica, ka viņam šausmīgi griboties sarakstīt dziesmu, kas sauksies Vāra vitriols. Es teicu, ok, lūdzu, ja tu vari, nu, kāpēc nē? Nu, tas jau izklausās pietiekami jancīgi, lai būtu interesanti. Un tad, izejot no tā, ko viņš sāka piedāvāt, mēs sākām tā kā ar to piedziedājumu un pēc tam tos pārējās lietiņas sabūvējām tām apkārt. Tur arī bija vairāk varianti, bet jā, tā mēs kopīgi nereiz nesatiekoties, sarakstoties tikai ar saziņas līdzekļiem šo te tekstiņu dabējām gatavu. Un tur es jau vairs beigās pat neatceros, kura ir mana rindiņa, kura ir viņa, bet piedziedājums gan ir Ingus rakstīts. Nu šoreiz tā atžgārņa, jums nosaukums ir gatavs un tik tad mēs lipinām klāt pārējo. Es pat teiktu, ka tas mūsdienās varētu arī nebūt atžgārni. Ja tev, piemēram, ir uzdevums uzrakstīt dziesmu par Kuldīgu, nu tad tu sāc izdomāt, kāds varētu būt tas galvenais sauklis Kuldīga pāri visam. Jā. Nu, tad atbrauc uz Kuldīgu, reku hercogam nosēdies pie kājas un sāc rakstīt. Jā, nu kaut kā tam līdzīgi. Un tad tu domā, kas varētu būt vēl tie elementi, kas tur nāk, nezinu, Alekšupīte, rumba, venta, pakaldi, šaurās ieliņas, bruģis. Nu, un tad no tiem tu kombinē. Nu, šeit ir kaut kas līdzīgs. Ja tu par to dziesmas tapšanas variantu, tad jā, šis ir kaut kādā tādā veidā noticis. Nu, manuprāt, tā ir viena no tām interesantākajām sadaļām. Mums ielausties tajā jūsu ikdienas dzīvē, kur varbūt tik ļoti ekrānos nerāda. Jā, nu, bet kas mums ļoti spēcīgi diktē mūsu ikdienu ir arī pulkstens, un, diemžēl, raidījums vienkārši lido uz beigām. Mēs gribam vēl dziesmu noklausīties. Varbūt vēl kaut kas ātri pastāstāms, ko svarīgs jums kā grupai? Vasarā, maijā tātad albums un koncerti, un sekojiet līdzi, ziņosim savos tīklos un saviem klausītājiem mēģināsim arī par to pastāstīt. Varbūt, ka tuvojoties albumu iznākšanai, es domāju, ka mums būs noteikti vēl viens singls un varbūt vēl kādu reizi es paciemošos arī pie jums. Tiekamies. Paldies. Un tā, bet šobrīd visu pasauli klājam zilā krāsā. Zilā krāsā. To ar zaļu džemperīti, to saka. Jā, tieši tā. Bet jā, klausītāji, klausamies Vilofarm, Vara vitriols, un lai superīga diena tev. Mēs tiekamies jau atkal 7 no rīta. Varbūt Emīls ar mums pievienosies. Mēs te labi mēģināsim pierunāt. Kas zina? Bet lai tev foršā. Paldies, ka paciemojies. Paldies arī jums. Atā. Un kad tu pēdējo reizi apmeti kūleni? Kurzemes radio rīta raidījums Kūlenis FM. The coolest radio show ever produced. Darba dienās no 7 rītā. Kūlenis FM. Nemāci pieaugušiem bērniem kūleņus mest.